Miermīlis Steiga un Lazars Volfs. Šahs briljantu karalienei. Otrā nodaļa. Advokāta robežnieka mājiens. Senā un mūžam jaunā Rīga. Kastaņu liepu un vīksnāju košā zaļumā slīgs dārzu pilsēta. Ceriņi ir pašos ziedos, vienreizējie Rīgas ceriņi visdīvainākajās nokrāsās. Pat pilsētas centrā jūtama vasaras elpa. Vecais Basteikalns pēc ziemas snaudas laipni uzņem viesus. Uz ēnainām taciņām draiskojas skolēni. Pametuši uz soliem somas un mēteļus, viņi klaigādami kāpi augšup līdz pašai virsotnei. No turienes kā uz dēlnas atklājas Vecrīga ar savām šaurajām līkloču ieliņām un sarkan dakstiņu jumtiem, vecām baznīcu smailēm un noslēpumaino pulvertorni. Pie lielā pulksteņa rīdzinieku ierastās satikšanās vietas grozās jauni cilvēki, nepacietīgi raudzīdamies pulkstenī. Turpat blakus uz kanāla tilta raips ekskursantu pūlis. Viesi nevar vien beigt priecāties par Rīgas gulbiem, bet tie par cilvēkiem neliekas nezinis, tikai priecājas par sauli un atgūto brīvi. Prokurora palīgs Roberts Zenis todien nejuta pavasari. Ierauds ļaužu burzmā, viņš gausi virzījās pa ielu, mazliet tāds kā lācīgs savā nevisai pieguļošajā uzvalkā. Zigrīda bija zvanījusi, kā izkavēsies redakcijā. Steidzīgi jānobeidzot raksts rītdienas numuram. Tagad nu pašam jākārto pēc Mārītes uz bērnu dārzu. Pa ceļam vēl jānopērk piens, maize. Vajadzētu iegriezties arī skolā, aprunāties ar Oļģerta klases audzinātāju. Puika pēdējā laikā galīgi izlaidies. Trīnieciņi birst kā no pārpilnības raga. Un vēl Zentas saukumas lieta. Atkal un atkal domās jāatgriežas pie tās. Tiesa nepiekrita viņa slēdzienam un piesprieda saukumai 7 gadus. Dzenis tā bija iegrimis sevī, ka nepamanīja spilgti lakoto ķirškrāsas Moskviču, kas riepām švīkstot pieripoja pie ietves. Melnīksnējs vīrs, stilīgās zamšādas vējakā, ar radītām piedurknēm un apkakli pavēra durtiņas. Maestro, kariete padota, atļausiet piedāvāt? Nevarētu teikt, ka advokāts robežnieks būtu Dzenim visai simpātisks. Ne jau tādēļ, ka daudzajās tiesas prāvās abiem dažkārt bijušas diametrāli pretējas pozīcijas. Nē, daudzus advokātus Dzenis patiešām cienīja par viņu krietnumu un godprātīgu aizstāvja pienākuma veikšanu. Taču robežnieku viņš uzskatīja par vēja grābsli. Visai apšaubāmas nianses advokāts prata uzpūst kā ziepju burbuļus līdz nozīmīgu pierādījumu apmēriem, un nelikās nezinis, kad šie ziepju burbuļi plīsa, pat netikuši līdz tiesnešu galdam. Tomēr Dzenis piedāvājumu pieņēma. Dīvaini gan, biedri prokurori, bet šorīt mēs apmainījāmies vietām. Robežnieka acīs iešķīlās asprātības kramiņš. Pat es, saukumas aizstāvis, neredzēju ne mazāko iespēju noliegt viņas vainu. Toties valsts apsūdzības uzturētājs gandrīz panāca, ka vainīgu attaisno. Vai tas būtu tik slikti? Dzenis mierīgi atvairīja. Pieredzes apmaiņa vienmēr noderīga. Jūs esat filozofs, kā redzu. Nepavisam ne, esmu reālists. Un kā tāds atzīstu tikai precīzus izteicienus. Es nebūtu necentos panākt attaisnojušu spriedumu, bet gan lietas papildu izmeklēšanu. Šķiet, tas nav gluži viens un tas pats. Nākamajā mirklī Dzenis gandrīz ietriecās ar pieri stiklā. Mašīnas priekšā pazibēja jauna būtne, kuras dzimuma piederību ārēji noteikti bija grūti. Ilgviņos sapinkuļotās krēpes sniedzās līdz pleciem. Dzelžiem apkalta plata josta, kas atgādināja zirgu slejas, apņēma cieši piekļautas un apakšā stipri paplatinātās bikses. Radījums, acīm redzot, bija gribējis pārsteigt publiku ar izcilo pārdrošību un pāršmaukt pāri ielai Moskviča deguna priekšā, un gandrīz nokļuva zem riteņiem. Robežnieks tikko paguva nobremzēt. Cūcība! Advokāts izlamājās. Tad pievērsās Dzenim. Jums, maestro, allaž patīk cilāt taisnīguma problēmas. Kur viņa ir tā jūsu taisnība? Ko līdz šoferis pieļauj sīkāko kļūdu, modrais autoinspektors klāt? Viņš pieklājīgi, solīdi atņems jums braukšanas tiesības vai izknieps caurumu talonā.
Toties kurš katrs stūrgalvīgs gājējs var izrīkoties uz ielas, kā tik viņam tīkas. Par šādiem numuriem būtu aiz ausīm jāsaplucinā. Dzenis noskatījās, kā Tarzāna pēctecis centās nozust pūlī. Ja jūs šo zelli noķertu un pamatīgi sapurinātu, es uz brītiņu aizmirstu, ka strādāju prokuratūrā. Robežnieks pašķielēja uz savu pasažieri. Izrādās, jūs nemaz neesat tik miermīlīgs, kā izskatāties. Droši vien arī tālap tik ļoti esat iededzies saukumas lietā. Klausieties, Dzeni, starp mums runājot, kāda joda pēc cenšaties uzvilkt bikses pāri galvai? Zenta saukuma taču atzinās un no savām liecībām neatsakās. Es viņai neticu. Oho, tātad cienījamais prokurors netic apsūdzētājiem, kas vaļsirdīgi atzīstas. Oriģināla pieeja. Nu labi, pieņemsim, ka jums taisnība, maestro. Tātad nevis saukuma, bet kāds cits aizsūtīs vecenīti uz viņu pasauli, un kas par to? Viens ziemā lienu ledū izcirstā āliņģī peldēties. Cits aiz nelaimīgas mīlestības lec no 5. stāva lejā. Vai pasaulē mazums ērmu? Šim meitētim sakārojies pasēdēt aiz zviedru gardīnēm. Lai pasēž, ja vēlas. Varbūt esat iestājies nevainīgo jēriņu dvēseļu pestīšanas draudzē? Nu nē, es nekādi negribu lausties jūsu darbības laukā. Ko jūs ar to domājat? Vai to, ka advokāts robežnieks melnu reksi tiesas priekšā mazgā baltu? Ne jau tiesas, bet publikas priekšā. Dabiski tā ir izdevīgāk, aug klientu skaits un līdz ar to ienākumi. Neatraudams skatienu no ceļa, robežnieks veikli ar vienu roku uzsmēķēja cigareti un pasmīkņāja. Maestro, es vienmēr esmu bijis sajūsmā par jūsu atjautību. Ko darīt? Selavī, kā mēdz teikt franči, tāda ir dzīve. Jā, mums abiem laikam dažādi uzskati par dzīvi. Advokāts māksloti nopūtās. Tur jau tā nelaime, dārgais kolēģi. Jūsu nelaime, protams. Cilvēkam dzīve tiek atvēlēta vienu vienīgu reizi, un gribas nodzīvot to skaisti. Personiskā automašīna, ērts dzīvoklītis ar modernām mēbelēm, elegants apģērbs, smuidras gaišmates melnās jūras pludmalē, turistu braucienu uz ārzemēm. Dzeni, vai tiešām tas jūs nemaz nekārdina? Laikam jau ne. Blēņas. No greznas dzīves pat muļķis neatteiktos. Tikai ne visiem tā dodas rokās. Dažs labs visu mūžu ir pats sev kapracis. Viens redz dzīvi tikai caur pudeles stiklu, pareizāk nekā neredz. Nec naudu, nec dzīvi tās daudzkrāsainajā skaistumā. Cits 20 gadu vecumā steidz iegrūst neprātīgo galviņu laulības sakās un noņemas ar atražošanas jautājumiem. Tāds visu mūžu vēl ģimenes vezumu. Taču gadās vēl ļaunāk. Laulības šķiršanas, vientuļās mātes, pamesti bērni, alimentiem apkrauti papucīši. Brr! Esat zvērināts vecpuisis? Nedod Dievs, esmu par ģimeni, tikai saprātīgās devās. Vispirms nodrošināšu sev materiālo bāzi, izmalkošu līdz dibenam visus vecpuiša jaukumus, un pēc tam katrā ziņā metīšu enkuru laulības ostā. Negribu drūmā vienatnē pavadīt vecumdienas, bet pagaidām cenšos dzīvot pilnvērtīgi. Sakiet, Dzeni, vai esat kādreiz pavadījis atvaļinājumus Sočos vai Jaltā? Nē, mēs parasti vasarā atpūšamies Telšu pilsētiņā pie Gaujas. Skaidrs, ģimenes budžets un citi apstākļi. Draugs, mīļais, jūs esat nodzīvojis pasaulē ilgāk par mani, un līdz šim liekas, tā arī neesat izpratis, ko nozīmē baudīt dzīvi. Zinu, tūlīt uzsāksiet veco dziesmiņu, ka katram cilvēkam ir pienākumi un vislielāko gandarījumu viņš gūst godīgi padarītā darbā. Zelta vārdi, pilnīgi piekrītu, taču ne tikai pienākumi pušķo cilvēku esamību. Kāpēc gan pēc ražīgas darba dienas neievilkt pilnas krūtis spirtā un reibinošā dzīves gaisa? Kāpēc neiebaudīt 20. gadsimta civilizācijas labumus? Es, piemēram, vismīļāk pavadu brīvo laiku kopā ar bērniem un sievu, bet jūs rūpēties tikai pats par savu augstdzimušo personu. Kas cits par mani gādās, arotbiedrība vai? Tā tikai zina iekasēt biedra naudu. Mašīna slīdēja zem Kronvalda bulvāra ēnainām koku lapotnēm. Zāliena klajumos dārznieki, visi kā viens ģērbušies palēkos virsvalkos, dēstie puķis. Cik jums gadu, Ivar? Dzenis iejautājās. 30? Vai pat vēl mazāk? Turpiniet, Dzeni, turpiniet.
Advokāts ķircinājās. Es dievinu lekcijas par šodienas jaunatnes morālo stāju, par egoismu un nesautīgo cilvēku mīlestību. Es domāju pavisam ko citu. Atcerieties Skalberga lietu. Cik daudz pūļu jūs tajā ieguldījāt, cik bezmiega nakšu. Man toreiz iepatikās jaunais un spējīgais advokāts robežnieks, kas tik dedzīgi veica savus jurista un cilvēka pienākumus. Jūs taču pierādījāt, ka Skalbergs nav vainīgs un novērsāt drausmīgu tiesas kļūdu. Ko izjutāt pēc tiesas sēdes, pēc tam, kad viņu atbrīvoja no ieslodzījuma? Robežnieks iesmējās. Ko izjutu? Naivs jautājums. Patīkamu naudas zīmju čaukstoņu kabatā. Nu, ziniet, Dzenis pa īstam sašuta. Neizliecieties sliktāks nekā esat īstenībā. Man šķiet labāk tā nekā otrādi. Varbūt jūs augstāk vērtējat neģēļus, kuri tērpjas svētuļu lindrakos? Ziniet, Ivar, jūs laikam esat izvēlējies pareizu dzīves taku. Jums ir iedzimts advokāta talants. Uz visu vienmēr atbilde gatava. Kurā katrā situācijā atradīsiet izeju? Pateicos par komplimentu. Nopietni, jūs esat apdāvināts cilvēks, spējīgs un lielpratīgs jurists, taču izmeklētājs vai operatīvais darbinieks no jums gan neiznāktu. Robežnieka vaigs negaidot kļuva nopietns. Esat pārliecināts? Absolūti. Sameklēt vajadzīgo liecinieku, uzrast vājo vietu apsūdzības pierādījumos un tad efektīvi pasniegt savus secinājumus tiesai, lielas auditorijas priekšā, pie tam vēl paspīdēt ar asprātību. Tas jums labi izdodas. Taču pie mums pavisam kas cits. Tikai kriminālu romānos ap izmeklētāju viesu romantikas un intriģējošās noslēpumainības mims. Patiesībā viņa darbs ir pelēks, ikdienišķs, bieži vien nepateicīgs. Gadās, ka nakts vidū atskan telefona zvans un jāatstāj siltā gulta, lai ziemas spelgonī brauktu uz notikuma vietu. Dienā izmeklētājs pa kripatiņai vāc pierādījumus, izstrādā un pārbauda versijas citu pēc citas, laikus zinādams, ka labākajā gadījumā tikai viena būs īstā. Un cik tam vīram uzkrauts tā saucamā melnā jeb tehniskā darba? Nē, Ivar, tas nav domāts jums. Pietrūktu neatlaidības, pacietības. Dzenis attapās. Stop, esmu jau klāt. Man tepat jāieskrien bērnu dārzā pēc meitiņas. Paldies, Ivar. Robežnieks strauji nobremzēja. Viņa seja bija neparasti nopietna. Dots pret dotu. Arī es būšu atklāts. Pazīstu jūsu raksturu, Dzeni. Jūs par katru cenu centīsieties atdabūt saukumas lietu papildu izmeklēšanai. Ielūkojoties uzmanīgi ekspertīzes slēdzienā. Liekas, esat palaidis garām interesantu niansi. Nāvējošie sitieni trāpījuši Lorencei pa labējiem deniņiem. Varbūt slepkava bijis kreilis? Zenta saukuma nav kreile. To es pārbaudīju. Prokurora palīgs jau bija atvēris mašīnas durtiņas un atkal tās aizcerta. Šķiet, kļūstu jūsu parādnieks, tikai nesaprotu, kādēļ tiesā. Pār robežnieku jau atkal valdīja agrākais ciniķis. Kalpoju saviem klientiem. Saukuma tik ļoti vēlēs būt notiesāta. Vai neredzējāt, cik viņa bija apmierināta ar spriedumu? Atsakos jūs izprast, robežniek, Dzenis izkāpa no mašīnas. Jūs daudz ko nesaprotat, dārgais kolēģi. Pat neapjēdzat, cik daktere Strautkalne ir velnišķīgi pievilcīga sieviete. Un, pametis Dzenim ar roku, robežnieks spēja piedeva gāzi. Mašīna uzņēma ātrumu un pēc mirkļa pazuda aiz stūra. Saprāts un izjūtas. Tajā vakarā Roberts Dzenis ilgi nevarēja aizmigt. Klusītiņām, neuzdedzot gaismu, lai neuzmodinātu Zigrīdu, viņš izlavījās gaitenī. Ieskatījās blakus istabā, mazā Mārīte saldi dusēja, apkampusi savu mīļo lācīti. Bez tā viņa nekad negāja gulēt. Oļģerts nemierīgi mētājās un kaut ko murmināja pa sapņiem. Roberts apsedza puisēnu. Tad izgāja virtuvē un atvēra logu. Viegls vējš skāra seju, kaklu, ielīda zem pičamas un patīkami glāsti ādu. Tas padzina nogurumu, iedvesa spirktumu. Augstu pāri galvai klājās balganās maija nakts debesis.
pūkainās zvaigznes kā sarunājušās, citais citas spilgti uzmirdzēja un atkal bālēja. Dzenis lūkojās debesīs un atcerējās kādu citu tālu māja nakti. Arī toreiz studentam Robertam Dzenim nenāca miegs. Tāpat kā šodien viņš stāvēja pie atvērtā kopmītnes loga un domas murdēja galvā. Todien profesors lekcijā bija teicis, ka par juristu tāpat kā par ārstu drīkst kļūt tikai tas, kas mīl cilvēkus, tic viņiem. Vakarā kopmītnē par šo jautājumu sākās šķēpu laušana. Vecajam bez šaubām taisnība, uzstājās sprogainais Mareks, viņu kursa lielais filozofs. Katrā cilvēkā, pat visbīstamākajā noziedzniekā, kaut kur dvēseles dziļumā dzirkst skripatiņa labā iesākuma. Citreiz grūti šo sīciņo dzirksti saredzēt. Jurista uzdevums ir to uzkurināt, uzpūst liesmā un atgriezt cilvēku sabiedrībai. Kā lai to saprot? Iekarsa Marija, sīka, zinkārīga gaišmatīte. Mums jākļūst par kristīgiem grēku atlaidējiem. Tu, piemēram, noslapkavosi cilvēku, bet es tevi paglaudīšu un ņemšos izskaidrot. Vai, puisīt, tā darīt nav labi. Tu noklausīsies un otrā dienā mierīgi vēl kādam sprandu apgriezīsi. Pārprasts humānisms. Noziedznieki ir stingri sodāmi, bez jebkādas žēlsirdības un mīkšķaulības. Kas tad sludina mīkšķaulību? Mareks nepiekrita. Mums ir milicija, tiesa, prokuratūra, kas ar visu likuma bardzību vēršas pret noziedzību, attīra mūsu pilsētas un laukus no likuma pārkāpējiem. Te arī izpaužas īstais humānisms. Aha, Marija rokas vien berzēja. Tagad pats nonāci pretrunās. Nē, pretrunu te nav. Strīdā bija iejaucies Roberts. Būdams kluss un kautrīgs, viņš reti, kad piedalījās studentu vārdu karos. Bet, ja reiz teica savu vārdu, tad tas bija kā naglai uz galvas. Tādēļ arī bija iemantojis neapstrīdamu autoritāti kursa biedru vidū. Sodīt un audzināt, te nav nekādu pretrunu, viņš paskaidroja. Sodīšana ir viena no audzināšanas metodēm. Vienam jāpalīdz tikt uz ceļa, otram pietiks ar nelielu sodu. Taču ir arī tādi cietpauri, kuri nāks pie saprāta tikai tad, kad būs izolēti no sabiedrības. Tātad katram savs atsevišķs likums? Marija nedomāja padoties. Kāpēc? Roberts turpināja. Likums visiem viens, bet tas jāpiemēro ar prātu, ievērojot daudzus apstākļus. Bet kur ņemt tādu dozometru, ar ko noteikt, kādu mērauklu kreizes pielietot? Iejautājās spriganā apaļvaidze, Aija, 2. kursa studente. To izdibināt nav katra spēkos, kaķīt runcīt. Mareks ērcējās. Jābūt galviņai uz pleciem un jūtīgai dvēselītei. Lūk, te, krūšu kambarī. Viņš pielika roku pie sirds. Nu, tad paklausieties jūs, filozofi. Mareks paņēma no plaukta nelielu sējumu. Franču rakstnieks, Klapjē de Luka Voverangs, 18. gadsimts. Viņš uzšķīra vajadzīgo lapus un sāka lasīt. Saprāts un jūtas savstarpēji ietekmē un papildina viens otru. Tie, kuri seko tikai vienam no abiem komponentiem, neapdomīgi atsakās no sevis pilnveidošanas. Šie vārdi ielauzās Roberta sirdī un palika tur visu mūžu. Tonakt viņš ilgi stāvēja pie atvērtā loga un pārdomāja dzirdēto. Pagāja gadi, un Roberts, strādājot prokuratūrā, nereizi vien pārliecinājās, ka dižu patiesību pauž rakstnieka izteiktās domas. Cik nepieciešams izmeklētājam, prokuroram, tiesnesim ikdienišķā darbā savienot prātu un jūtas. Ar augstu prātu jurists uztver faktus, analizē pierādījumus, vērtē noziegumā sabiedrisko bīstamību. Bet visnemaldīgākie loģiskie secinājumi, kurus nosaka tikai saprāts, nedod tiesības izdarīt galējo slēdzienu, jo tiek izlemts cilvēka liktenis, dzīva cilvēka liktenis. Lūk, jurists aci pret aci tiekas ar šo cilvēku, apsūdzēto, tiesājamo. Rodas iespēja to novērot. Balstoties uz dzīves pieredzi, jurists pētīja viņa raksturu, domāšanas veidu, vēro apsūdzētā izturēšanos izmeklēšanas gaitā un viņa attieksmi pret izdarīto. Izdibina psiholoģiskus motīvus, kas pamudinājuši cilvēku uz šādu rīcību, un tad saprāta balsī piebiedrojas izjūtas, jurista personiskie emocionālie iespaidi,
viņa iekšējā pārliecība. Tikai tagad viņš drīkst izlemt, kā tālāk rīkoties. Ja izmeklētājs, prokurors, tiesnesis spējīgi radoši novērtēt un saskaņot, ko saka prāts un izjūtas, tad lēmumi bez šaubām būs nekļūdīgi un taisnīgi. Bieži vien jurista emocionālā uztvere nonāk pretrunā ar faktiem krimināllietā. Tad nedrīkst steigties ar lēmumu. Jācenšas visu rūpīgi apsvērt, apdomāt. Un, ja reiz esi nācis pie noteikta slēdziena un pārliecinājies par tā pareizību, nebīsties uzņemties atbildību, droši īstenot to bez skaistiem vārdiem vai gļēvas atskatīšanās. Bija reiz tāds gadījums, tika izskatīta dzīvokļa izlaupīšanas lieta Mežaparkā. Uz apsūdzēto sola sēdēja 3, 2 vīri spēka gados. Trulās sejas nepauda nekādas emocijas. Acis raudzījās vienaldzīgi un atdzīvojās tikai tad, kad jautājumu asmeņi tieši skāra viņu intereses. Šie vīri nestājās tiešas priekšā pirmo reizi. Prokurora palīgam bija skaidrs, ka viņi pieder pie tās šodienas jau reti sastopamās likuma pārkāpēju sugas, kuriem cietums ir ikdiena, bet brīvība īsi svētki. Trešais bija jauneklis, gandrīz vēl zēns, neveikls, sadrūvējies galvu plecos ierāvis, itin kā sitienu gaidīdams. Viņš abām rokām žņaudza iežogojuma margas, acīs izmisums. Tikai brīžiem tajās pavīdēja blāvas cerību dzirkstis. Varbūt noticēs, varbūt piedos. Dzenis vēroja jaunieti. Uz tiesas jautājumiem viņš atbildēja pazemīgi, klāstīja juceklīgi mulsa, mēģināja saņemties un atkal apjuka, bet viņa vārdos skanēja neliekuļots patiesīgums. Lietas materiāli stāstīja, ka puisis agri palicis bez vecākiem, dzīvojis pie attāliem radiem Latgalē. Tie puikam pārmetuši par katru maizes riecienu. Galu galā viņš atbēdzis uz Rīgu, gribējis iestāties jūrskolā, sapņojis par tālām jūrām, vētrām, varoņdarbiem. Vilcienā iepazinos ar tiem 2. Puisis pameta greizu skatienu uz saviem kaimiņiem, tiesājamo solā. Viņi apgalvoja, ka esot jūrnieki, solījās palīdzēt. Es noticēju un aizgāju līdz. Jauneklis sākumā neapjēdza, kādā nolūkā viņi to vakar devušies uz Mežaparku, bet, kad nojautis, negribējis izrādīties par zaķpastalu. Pārtraukumā Dzenis iegāja pie tiesneša. Vai tiksim šodien līdz spriedumam? Viņš iejautājās un it kā nejauši piebilda. Puisim gan vajadzētu palīdzēt nostāties uz pekām. Cerat, ka šī prāva būs viņam pietiekama mācība? Kas attiecas uz mani, pieprasīšu nosacītu sodu. Vēlāk, kad tiesa bija ievērojusi prokurora palīga uzskatus un jaunekli pēc sprieduma pasludināšanas atbrīvoja no ieslodzījuma, Dzenis pasauca viņu sāņus. Un tagad nāks man līdz. Aizbrauksim uz kuģu remonta rūpnīcu, iekārtosimies darbā, pamēģināsim tik kopmītnē. Bet, kad nosacītās sprieduma termiņš izbeigsies, padomāsim par jūrskolu. Ja tikai tu mani nepievilsi, pats saproti, neesi maziņais. Garām gājēji ar izbrīnu noskatījās pieaugušajā puisī, kuram lielas asaras kā zīles ripoja pār vaigiem. Pagāja vairāki gadi, un Dzenis kādu dienu saņēma atklātnīti no Londonas. Pēc tam nāca vēstis no Havannas un Marseļas, Kairas un Bombejas. Jaunais matrozis, pēc tam kuģa stūrmanis, neaizmirsa cilvēku, kurš bija pavēris viņam ceļu plašajā pasaulē. Pārdomās aizklīdis pagātnē, Roberts Dzenis pat nepamanīja, ka virs tumsā, tītā pelēkā mūra iepretim logam ielāsmojas mēnesis mala. Lēni tā pieņēmās apaļumā, līdz kamēr sārti sidrabotā ripa atrāvās no jumta un izpeldēja klajā debesis jūrā. Garām ietvei tumšie koki meta slaikas ēnas pāri tukšajai ielai. Melnajā lapotnē iegūlās blāva mēnesis staciņa. Tā stiepās garumā un atdūrās pret skvēriņa krūmāju. Gaisma staciņa, Robertam pazibēja doma. Cik grūti to dažkārt dzīvē atrast. Arī Zentas saukumas lietā tik daudz vēl neskaidrību, neapgaismotu jautājumu. Daudzreiz izmeklēšanas gaitā meitene atkārtoja savas liecības vārdu pa vārdam kā labi iegaumētu skolas uzdevumu, un tieši šis precīzums nepatika prokurora palīgam.
No pieredzes viņš zināja, ka cilvēks parasti neatceras notikumus visos sīkumos, it sevišķi, ja bijis satraukts. Dzenis vēlreiz atsauc atmiņā, kā Zenta saukuma izskatījās tiesā. Kūtra, pat flegmātiska, ar palēlinātu reakciju. Tāds cilvēks diez vai spējīgs zaudēt pašsavaldīšanos un nogalināt otru muļķīga strīda dēļ. Cik labprāt viņa visu stāstīja, sīki jo sīki, it kā baidīdamās, ka viņai nenoticēs. Tā apsūdzētie rīkojas tikai vienā no 3 gadījumiem, kad cenšas iztapt izmeklētājam vai tiesai, cerot uz soda mīkstināšanu, ar nolūku slēpt citu, smagāku noziegumu, vai arī, ja vēlas glābt īsto vaininieku. Dzenis ievēroja saukuma satraukumu, kad pieprasīja lietas papildu izmeklēšanu, bet, kad tiesa pasludināja spriedumu, kuram šķiet vajadzēja viņu satraukt, saukuma kā par brīnumu nomierinājās. Nav šaubu, viņa kaut ko slēpj, bet ko? Vai patiešām tas paliks noslēpums? Roberts Dzenis vēl aizvien stāvēja pie atvērta loga. Austrummala kļuva mākuļaina, cita pēc citas apdzisa miegainās zvaigznes. Nakts dvesma stindzināja arvien jūtamāk. Rīts gudrāks nekā vakars, Roberts nodomāja, aizvēra logu un devās gulēt. Ko noklausījās Kaijas? Advokāts Ivars Robežnieks pabāza galvu reģistratūras lodziņā. Man lūdzu numuriņu pie ārstes Strautkalnes. Meitene aiz lodziņa vienā mierā turpināja rakstīt. Robežnieks atkārtoja savu lūgumu. Kartiņa ir? Meitene beidzot jautāja, nepacēlus acis. Lūdzu. Robežnieks pasniedza savu vizītkarti. Reģistratore dusmīgi atmeta galvu. Ko jūs sākstaties, pilsoni? Es prasu, vai jums ir ambulatoriskā karte? Vai esat pie mums ārstējies? Advokāts noplātīja rokas. Diemžēl nē, ja būtu zinājis, ka šeit tādas simpātiskas meitenes. Reģistratore izlikās nedzirdot. Pasi, viņa kategoriski pieprasīja. Par nožēlošanu neesmu paņēmis līdzi, varu piedāvāt darba apliecību. Meitene bija nepielūdzama. Man vajadzīga pase, jūs varbūt nemaz nedzīvojat mūsu rajonā. Dzīvoju, cienītā, tepat blakus vien dzīvoju. Advokāts kaut ko apsvēra. Biķernieku ielā 16, tas taču jūsu rajons. Nekā nezinu, bez pases nedrīkstu izrakstīt karti. Esmu ļoti slims, droši vien augsta temperatūra. Te drebuļi skrien pār kauliem, te sametas karsti. Nepārtraucot savas runas plūdus, Robežnieks neuzkrītoši uzlika uz galdiņa meitenei priekšā mazu kārpiņu ar smaržām. Un sirds arī streiko, nepieciešama steidzīga ārsta palīdzība. Reģistratore kļuva pieļāvīgāka. Nu labi, kā smagi slimam cilvēkam es izņēmumā kārtā izrakstīšu pagaidu karti, bet nākošajā reizē katrā ziņā paņemiet līdz pasi. Šeit būs numuriņš, 17. Koridorā pie ārsta kabineta durvīm pulcējās ļaudis. Robežnieks nostājās pie loga, turpat blakus apsēdās žirgta valdorīga sieva. Viņa aizdomīgi lūkojās visapkārt. Kam būs 13. numurs? Man. Pavaiš briļains vīrelis atzinās. Tā, atnācēja šķita apmierināta. Par ko tad jaunais cilvēks sūdzaties? Vīrelis piesarka sabozās. Spiež pakrūtē, nogurums, galva sāp. Ahā, spiež pakrūtē, nogurums. Slikti jaunais cilvēks. Manas draudzenes vīram ar to viss arī sākās, un zināt, kas izrādījās? Cukurslimība. Jā, savu vārdu bilda večiņa, kas sēdēja pretim. Man arī dzen šo pavasara kaimiņiene apslima. Arī tāpat sākās nogurums, slikta dūša, sāpes pakrūtē. Un kas to būtu domājis? Kaut kas lēcies nierēm. Ar nierēm gan tagadītais mazāk slimo. Sarunā iejaucās sirmgalvis bakurētainu seju. Vairāk jau ar plaušām. Mūsu sētnieks bija tāds dūšīgs sarkanu seju. Te vienrīt skatos, viņa vairs nav. Dienu nav, otru nav. Prasu, kas šim lēcies. Te padzirdu, pagalam, ņēmis un nomiris. Robežnieks izgāja kāpņu telpā uzsmēķēt. Kad atgriezās, viņa rinda sen bija garāma. Pie ārsta jau pabijis 20. numurs, 25. Advokāts arvien vēl pacietīgi gaidīja.
Laiks vilkās gausi, kā nesasmērēti rati. Beigu beigās kabinetu atstāja pēdējais apmeklētājs. Durvīs parādījās medicīnas māsa. Vai vēl kāds gaida? Robežnieks pasniedza savu numuriņu. Es nokavēju, tādēļ gaidīju. Ienāciet, lūdzu. Baltā virsvalkā Maiga Strautkalne robežniekam rādījās vēl pievilcīgāka nekā tiesā. Viņa sēdēja pie galdiņa. Virsvalks bija mazliet atsities vaļā, svārki savilkušies uz augšu. Uztvērusi ienācēja nekautrīgo skatienu, Strautkalne sakārtoja virsvalka stūrus. Sēdieties, slimnieki, par ko sūdzaties? Sirds sāp, advokāts nopūtās. Smeldzošas sāpes vai durošas? Kaut kas viduvējs. Ārste aizdomīgi ielūkojās pacientā. Izmērīja viņam pulsu, asinsspiedienu, izklausījās sirdi un plaušas. Grēmas dedzina? Jā, ļoti. Reiboņi mēdz būt? Gadās arī reiboņi. Un sāpes krustos? Gandrīz katru dienu. Ārste ar piepūli valdīja smieklus. Drūmi, viņa secināja. Steidzīgi būs jāievieto slimnīcā. Tūdaļ izrakstīšu norīkojumu. Nepieciešama sīka izmeklēšana, proti asins analīze no vēnas, rentgenoskopija ar iepriekšēju zarnu skalošanu, kuņģa sulas un žults analīzes. Daudzi bīstas rīt gumiešu šļūtenītes. Jūs taču neesat no bailīgajiem, vai ne? Vēl aknu punkcija un gastroskopija. Robežnieks nodribinājās. Daktarīt, man taču tikai sirds sāp, un to tagad dziedina ar viduslaiku spīdzināšanas metodēm? Esmu ārste un labāk zinu, kas darāms. Strautkalne palika nelokāma. Tad varbūt to visu var nokārtot ambulatoriski, jūsu uzraudzībā. Es tik ļoti uzticos jums kā speciālistei un vēlētos nekādā gadījumā. Ārste paturēja iepriekšējo toni. Tikai slimnīcā, stacionāros apstākļos. Es tūlīt piezvanīšu, lai sagatavo vietu. Strautkalne pacēla klausuli. Vienu acu mirklīti. Robežnieks apturēja viņas roku. Man šķiet, kļūst vieglāk, un arī sāpes rimstas. Maigas Strautkalnes acis šķelmīgi iecirkstījās. Nu redzet, bet daudzi slimnieki netic psihoterapijai. Es jau teicu, ka ticu jums un turpmāk ārstēšos tikai pie jums. Vai izlēmāt to tur tiesas zālē? Robežnieks iesmējās. Tātad pazināt gan. Tiklīdz parādījāties uz sliekšņa, man ir laba redzes atmiņa, un pēc minūtes es jau zināju, ka jums apskaužāma veselība. Izmuļķojāt mani? Nē, kāpēc? Mēs gluži vienkārši tagad esam kviti. Robežnieks bija sajūsmā. Jūs esat lieliska. Un atnācāt šurp tikai tādēļ, lai man to pateiktu? Advokāts piecēlās. Taisnīgs pārmetums. Ārsta kabinets nav īstā vieta privātām sarunām. Liekas, pieņemšanas laiks beidzies, man ārā stāv mašīna. Atļausiet piedāvāt? Pēc darba es labprāt eju kājām. Svaigs gaiss, labākā garantija pret baciļiem. Turklāt tagad taču modē sauklis skriešus prom no infarkta. Ar prieku piebiedrošos, ja jums nekas nav pretīm, tikai šaubos, vai skriešana pa putekļainām un kvēpainām ielām no medicīnas viedokļa ir higiēniska. Man ir cits priekšlikums. Aizbrauksim uz Jūrmalu. Vai esat kādreiz maija mēnesī pastaigājusies pa pludmali? Strautkalni novilka balto virsvalku. Vilinošs piedāvājums, tikai viņa paskatījās pulkstenī, tad negaidot sadūšojās. Braucam, bet ar vienu norunu. 7:00 man jābūt mājās. Robežnieks galanti paklanījās. Jūsu vēlēšanās tiks izpildīta. Kā agrāk teica, jūsu vēlēšanās man ir likums. Jūrmalas šoseja vasarā parasti pieblīvēta automašīnām, tagad bija tukša un aicinoša. Robežnieks droši piedeva gāzi. Ātruma rādītāja bulta kāpa uz augšu. Ārste nolaida logas ānstiklu. Man tīkas tāds ātrums. Vīrs gan ātrāk par 60 km/h nebrauc. Konsekvents cilvēks. Piedodiet, vai viņš ir greizsirdīgs? Advokāts iejautājās. Varbūt mani gaida duelis? Ejiet nu, mans vīrs taču nav muļķis, un viņam arī nav iemesla būt greizsirdīgam. Aiz muguras palika Lielupes tilts. Tagad ceļš stiepās gar Priežu mežu. Drīz vien pa labi cita pie citas izauga vasarnīcu cepures. Pie dzintaru koncertzāles robežnieks apstājās un palīdzēja ceļabiedrai izkāpt. Asfaltētais celiņš noveda Liedagā. Vējš svilpodams iemeta sejā miklu jūras sveicienu. Pāršalca pāri krūmājiem
un norima priedulājā. Saules šķēpi, lūzdami zilajos viļņos, meta tik pārdrošas dzirkstis, ka acis bija jātur pievārtas vai jāizklāj ar plaukstu. Apkārt gandrīz nevienas dzīves dvēseles, ja neskaita viņus un attālāk uz soliņa kādu pārīti. Puisis bija apskāvis meiteni un, sargādams no vējiem, ietīstījis savā apmetnī. Jūra šalca un vilināja, zaļgani viļņi ar pienbaltiem lāsumiem cits aiz cita kāpa krastā, un apdomājušies lēni atplūda jūrā. Kajas, kā izaicinājumu mesdama, slaidās zemu pār ūdeņiem un pazuda putu vērpetēs. Patiesi, te ir jauki, kad nav cilvēku. Maiga Strautkalne iesmēla ūdeni saujā. Grūti noticēt, ka pēc mēneša šeit būs ļaužu tirgus. Tad es neieredzu jūrmalu. Jūs esat individuāliste, robežnieks iesmējās. Vairāties no cilvēkiem. Nepavisam ne. Es mīlu cilvēkus, taču bieži viņi mani nogurdina. Tad gribas pabūt vienai. Zem gājēju soļiem drupa mazie gliemežvāku namiņi. Tagad būsim atklāti, Strautkalne teica. Sakiet, kādi vēji jūs šodien atpūta uz poliklīniku? Un kāpēc atvedāt mani šurp? Vai jūs vēl šaubāties par savu burvestības spēku, tik līdz ieraudzīju jūs tiesā? Strautkalne viņu asi pārtrauca. Pietiek, es necietīšu trivialitātes. Neesmu vieglprātīgs skuķēns, un arī jūs esat pārāk lietišs cilvēks, lai velti izniekotu savu laiku. Robežnieks klusēja. Viņš kaut ko pārdomāja, tad pateica. Man vajadzēja jūs satikt. Kā advokātam Lorences slepkavības lietā? Pieņemsim, ka tā. Es klausos. Vējš pieņemās spēkā. Jūra svieda krastā savus viļņus aizvien negantāk. Zemi padebeši skrēja tai pāri, palsi pelēki sadriskāti. Saule ritēja neredzamais sarkaniem mākoņiem. Ārste un advokāts no malas raugoties atgādināja mīlētājus, kurus nebiedē pat iespējamais negaiss. Zinkārīgās kajas riņķoja pāri viņu galvām, it kā gribēdamas noklausīties šo divu cilvēku noslēpumus. Robežnieks un Strautkalne visu to neredzēja. Viņi bija iegrimuši sarunā. Piepeši advokāts apstājās un ielūkojās pulkstenī. 6:30, laiks braukt, solījos būt jūsu padavīgs kalps. Un pēc brīža sarkanais spožais Moskvičs atkal rādīja, ko spēja turēt tā spidometrs. Vienādojums ar daudziem nezināmajiem. Elektriskais vilciens apstājās saulkrastos. Bija saulains svētdienas rīts. No pārpildītajiem vagoniem izbira cilvēki un saticēja vienā ļaužu straumē, kas virpuļodama aizplūda uz netālo pludmali. Tikai pāris 10 cilvēku atdalījās no pulka un devās pretējā virzienā, kur tūdeļais dzelzceļa stigas sākās mežs. Cauri priedulājam vijās celiņš. Apmetis dumbrājam prāvu līkumu, tas kāpa pakalnā. Pusmūža sieviete ar mugursomu plecos un katrā rokā pa piebāstam tīkliņam centās neatpalikt no pārējiem. Tā man katru reizi viss jāstiepj kā ēzelēnei, viņa sūdzējās elegantam vīram, kurš izstieptās rokās saudzīgi nesa pudeli vīna un torti. No Rīgas stundu kraties vilcienā un tad vēl stundu kātot caur mežu. Gaišsprogaina meitenīte tipināja blakus padruknajam vīrietim. Piepeši viņa apstājās. Tēt, esmu nogurusi, kājiņas sāp. Roberts Zenis paņēma meiteni pie rokas. Pacieties, Mārīt, neesi nekāda mazā, drīz būsim galā. Rau, aiz birzītes jau manāma Nora. Pirms 3-4 gadiem Nora bija līdzīga citām māsām meža vidū. Vasarās to klāja sulīgs āboliņš un kolhoznieki še ganīja govis. Rudenī un ziemā saimniekoja sauss un lausks. Tad atnāca mērnieki. Ilgi un centīgi būrās ap saviem metodolītiem, mērīja, skaitīja, rasēja, dzina zemē mietiņus. Pēc tam iežvadzējās kāpurķēdes, ietrakšķējās dīzeļmotori, darbu sāka buldozeri, grāvracēji, un bijusī kolhoznieku pļava pārklājās ar notekgrāvju režģi. Ieradās jaunie saimnieki, raips rīdzinieku pulks, kuriem bija palaimējies sadabūt zemes gabaliņu vasaras mājēlai un dārzam. Tagad katrs te kaut ko būvēja, cēla, meistaroja, un lauce atgādināja milzīgu šaha dēli.
Tikai būdas un mājeles bija vēl daudzveidīgākas nekā šahā figūriņas. Olģert! Mārīte pavilka brālē aiz kakla piedruknes. Paskaties, mājiņa uz vistas kāņas, taisni kā tajā pasakā. Dzenis ar bērniem soļoja pa graumalu garām topošajiem dārziem un vēroja darbīgos ļautiņus. Dūšīgs sārtvaidzis izmeties zīda sporta krekliņā, ātriem vēzieniem, kā multiplikācijas filmā cilāja lāpstu. Viņš raka tik smieklīgi ātri, it kā baidītos, ka viņam to kāds atņems. Irdenās smiltis bira turpat uz bedres malas un kā saules pulkstenī tecēja atpakaļ. Pēc brīža vīrs tomēr pierimās, izdvesa skaļu nopūtu, izslēja muguru un ilgi berzēja krustus, šķiet pārdomādams savu likteni. Tad lietišķi noslaucīja miklo un spīdošo galvas virsu, atspaidīja plaukstas un kā nosodīts ķērās atkal pie lāpstas. Divi bērneļi, droši vien sārtvaidža pēcteči, jautri čivinādami dzeltenajās smiltīs cepa kūkas. Mazliet tālāk izstīdzējis kuplmatis ar brillēm, izstiepies garšļaukus pāris savas pagaidmītnes jumtam, centīgi dzina naglas apšuvumā. Viņš rosīgi vicināja āmuru pie paša zoda gala, ik reizi ar pirkstu aptaustīja iedzītās naglas galu un kaut ko bubināja zem deguna. Pa ceļmalīti Dzenim pretī sīka, moderni frizēta sieviete, zobus sakodusi, stūma ķerro ar kūdru dārza mēslojumam. Sviedriem vaigā tev būs, Dzenis atminējās vecmāmiņas bezgalīgo pakļautību visu varenā rīkojumiem. Mārīte atkal apstājās un izstiepa rociņu. Tēt, paskaties, kāpēc autobuss bez riteņiem? Viņas ziņkārei nebija robežu. Tas vairs nav autobuss, Dzenis paskaidroja. Tagad tur dzīvo ļaudis, kamēr uzcels savas īstās mājas. Vai tad viņiem nav dzīvokļa? Mārīte nerimās. Skaidrs, ka ne. Olģerts gavilēja. Tie ir īstie indiāņi no Rietumamerikas mūža mežiem, klaidoņu cilts ar tomahaukiem un indīgām bultām. Tūliņ viņi mūs aprīs. Vai, man bail! Meitene pa īstam satrūkās. Dzenis labsirdīgi pasmaidīja. Ej, nu, zaķpastaliņ, kas tie par klaidoņiem? Pašu rīdznieki vien ir, un šeit ceļ sev vasarnīcas, kur atpūstēs. Vai tad tuvāk pie jūras nevarēja? Olģerts pabrīnījās. Tur taču vietu bez sava gala. Laikam jau cilvēkiem te labāk patīk, Dzenis diplomātiski atrūca. Pašas apmetnes vidū pāri daudzām šķībi un greizi sabūvētām pagaidu būdiņām pacēlās lepna vasarnīca ar lēzenu jumtu. Pie tās bija piebraukusi smagā automašīna. Amatnieku brigāde krāva ārā spundētus grīdas dēļus un akurāt rindoja līdzenā grēdā. Enerģisks vīrelis šaudījās apkārt un izrīkoja. Sarauj, puiši, sarauj! Vēl viena fārte šodien jāiztaisa! Dzenis piegāja tuvāk. Vai jūs nepateiktu, kur apmetušies ozolapas? Viņš jautāja. Vīrelis pat nepaskatījās uz Dzeņa pusi. Nezinu. Viņš nevaļīgi atgaiņājās. Par laimi pretim panācās kaimiņmājas saimnieks, muskuļains vīrs ar platām dālnām. Viņš Dzenim labprāt izskaidroja. Ozolapas mūsu kooperatīvā ir divi. Viens mitinās Eče, tai dzeltenajā būdā, bet otrs tur tālāk pašā mežmalā. Beigu beigās Dzenis uzgāja meklēto. Pie nelielas mājeles, sanaglotas no šaļu dēļiem, plecīgs vīrs pielāgoja lāpstai kātu. Iesarkanie mati bija apgriezti ezītī. Pelēko darba bikšu iegludinātās vīles un akurāti atlocītās krekla piedruknes liecināja, ka šis cilvēks jebkuros apstākļos mēdz rūpēties par savu ārieni. Negaidot vīrs pacēla acis un ieraudzīja Dzeni. Robert! Viņš pagriezās uz būdas pusi. Gaida, nāc paskaties, kas ieradies! Durvīs parādījās patukla tumšmate. Pats Roberts Dzenis ar atvasītēm. Nama mātes prieks bija neveltots. Vīrs devās ciemiņiem pretīm. Malacis, kas sadūšojies apmeklēt manu vigvamu. Kur tad Zigrīda? Vakarā izlidoja uz Liepāju. Medīt tur kaut kādu slavenu zvejnieku. Grasās sacerēt par viņu aprakstu. Dīdi ar tevi nelabais apprecēties ar žurnālisti. Ozolapa pajokoja, taču balsī bija jaušama arī nopietnības pieskaņa. Neaprēķināmi raksturi, nerimtīgi. Vienmēr kaut ko meklē, kaut kur traucas, ceļos steidzas. Atceries, Robert, es tevi toreiz kā labu draugu brīdināju.
Dzenis pabužināja Mārītes cirtaino galviņu. Un kā vēl atceros Laimoni? Taču es nepaklausīju un, zini, nenožēloju arī. Nu, tā jau ticēšu. Droši vien savu reizi tev pašam īstabā jāmazgā. Kas tiesa, tas tiesa. Un bērniem ēst jāvāra. Arī gadās. Bet kas par to? Kur liela muiža. Tie taču kā zigrīdas, tā mani bērni. Nā, brāl, kā tu esi progresējis? Vai tad ģimenē nav jābūt paritātei? Ja reiz abi pelnām maizi, tad arī mājas rūpes jādala uz pusēm. Nu nē, dārgais draugs, piedod. Mana gaida arī nav dīgdiene. Pats zini, kadru daļā darba netrūkst, taču māja tā ir viņas valstība. Tur, kur spēcīga roka pieliekama, jā, lūdzu, vienmēr esmu gatavs, bet krāmēties ar kastroļiem pateicos. Tā nav vīrieša darīšana. Roberta lūpu kaktiņi savilkās. Vai tev neliekas, Laimon, ka tevī sēž īsts feodālā laikmeta kundziņš? Pienāca Gaida. Atkal ķīvējaties? Vecs studentu niķis, Laimonis smējās. Ne jau strīds, bet zinātniska diskusija par attieksmi pret dzīvi. Būtu labāk atpūtušies, šahu paspēlējuši, kamēr es pusdienas pagatavošu. Bet jūs, bērni, pašūpojieties šūpolēs. Valdiņa aizgāja uz veikalu pēc maizes, drīz būs atpakaļ un parādīs savas lelles. Gaida novilka Mārītei meitelīti, piepalīdzēja Olģertam atpogāt jaku. Rīta dūma, ka debesīs pamazām skaidrojās. Nu jau pusdienas saulīte mīlīgi raudzījās ar padebešu dūmu kalniem, kuri kā lielas zēģellaivas pamazām aizlīgoja uz dienvidiem. Laimonis paņēma viesi zem rokas un veda rādīt savu latifundiju. Lūk, te iestādīju zemenes, tur tālāk sakņu dobes, te iestādīju ābelītes, te plūmes, ķirši, jāņogas, bet tur gar graumalu avenes un ērkšķogas. O, brālīt, te jau vesela augļu plantācija. Smējies vien smējies, rudenī pats atbrauks ogas panašķēt. Atteikties neatteikšos, ja tikai tev pašam nesametīsies žēl. Tādi jau jūs esat privāti īpašnieki. Vispirms saucat un aicinat, bet, kad ciemiņi atbrauc, manta jau tirgū. Uz tirgu nevedīšu, bet sulas spiežamo mašīnu katrā ziņā iegādāšos. Rere, vai neteicu, ka kļūsti par kundziņu? Dzenis novilka svārkus un atraisīja kaklasaiti. Joki paliek joki, bet vietiņa patiešām nav peļama. Un visapkārt mešs. Ozolapa tik tiešām jau bija kļuvis šā nostūrīša patriots. Nāc, izrādīšu visus jaukumus. Bieza meža audze mirklī pārcēla draugus pasaku valstībā. Kā aiz pievērtām durvīm palika darba trokšņi un čala. Zem kājām mīksti glaudās sidrabains silājs, viešot miera izjūtu. Lielā sadraudzībā slaidās egles te sadzīvoja ar liepām, kļavas ar platzarainajiem vītoliem, taisni neticami. Pārdesmit soļu no ļaužu mājokļiem un tāds izlīdzinošs miers. Nē, kaut kur nočirkstēja zilais sīlis. Kāds putns, kas tupējis uz augstas priedes zara, zibenīgi metās virsū zvirbulim, kurš neskā bija iemaldījies šajā biežņā. Arī te tāpat kā mūsu pasaulē, Roberts pacēla galvu. Par ko tu domā? Laimonis iejautājās. Par pēdējo kriminālu lietu, kurā uzturēju apsūdzību. Saukumas vai? Kā tad? Sirdīgi veči uzklupa meitenei, sastrostēja, notiesāju 7 gadiem, un tagad pārliecināti, ka pastrādājuši dižu darbu. Tu neesi vienis prātis ar spriedumu? Neizliecies, Laimon, tev taču zināms mans viedoklis. Dzenis iesāni palūkojās biedrā. Laimonis ozolapa retikat smaidīja, un tomēr viņa seja izskatījās labsirdīga. Krunciņas ap acīm piešķīra viņam miermīlīgi apmierināta cilvēka izskatu. Pirms daudziem gadiem Dzenis un ozolapa kopā pabeidza juridisko fakultāti. Roberts tā arī palika tāds pats adatains, kāds bija studenta gados, līdz pēdējiem aizstāvēja savus uzskatus. Laimonis ar gadiem kļuva piekāpīgāks. Nevarētu teikt, ka viņš rīkotos pretēji savai sirdsapziņai, nē. Viņš godīgi veica dienesta pienākumus, taču iemācījās apiet asumus, šo to noklusēt, un viņu uzskatīja par centīgu, kārtīgu darbinieku. Tas savā laikā palīdzēja ozolapam kļūt par prokuroru. Dzenis strādāja pie viņa par palīgu. Posteņu starpība nebija par kavēkli, lai abi paliktu kā agrāk labi draugi.
Viņi izgāja cauri mežnorei, pārlēca pāri vecai tranšējai, kura vēl šodien atgādināja bijušo karu, un spraucās tālāk meža biezoknī. Beidzot Ozolapa noprasīja. Ceru, ka neesi tikai tādēļ atbraucis, lai pierunātu mani noprotestēt spriedumu. Taisni par to gribēju runāt. Noziegums būtībā līdz galam nav atklāts. Mums nav tiesības apstāties pusceļā. Ozolapa pacēla uzacis. Šī ieraša parasti kaitināja prokurora nelabvēļus. Viņi saredzēja tajā nievājuma vai nopeluma pazīmes. Manuprāt, izmeklētājs darīja visu, ko spēja. Tu aizmirsi, kas izmeklēja šo lietu. Mūsu cienījamā Lora Dolmane. Viņa taču iestājas juridiskajā tikai tāpēc, ka tur nav pārbaudījumu matemātikā un fizikā. Apzinājās, ka ar savām spējām citā fakultātē neiekļūs. Tu gribētu, lai visi izmeklētāji būtu šeiņiņi? Būtu labi, ja juridiskajā fakultātē uzņemtu tikai tādus, kuriem dotības šajā specialitātē. Nevienmēr to var saulaicīgi izdibināt. Diemžēl neviens jau arī necenšas to darīt. Raugi, teātra institūtos vai mākslas akadēmijās nopietni atlasa reflektantus, rīko konkursus, kas palīdz atklāt cilvēka spējas noslēci, bet juristiem taču tikpat radošs darbs. Viņiem jābūt savai uztverei, jāprot saskatīt to, kam citi paietu garām. Nākas apjēgt parādību, rīcību, faktu savstarpējo sakarību. Un, beidzot, viņam jābūt labam psihologam, jābūt. No izmeklētāja zināšanām un nojausmām bieži vien atkarīgs cilvēka liktenis. Juridisko beidz arī daudzi prātīgi puiši. Protams, par to neviens nešaubās. Labi, ja būtu vairāk tādu izmeklētāju kā mūsu Gunārs Zelzītis vai arī Boris Strubeks, īsts lietas koks. Kāpēc tu neļāvi viņam izmeklēt Saukumas lietu līdz galam? Boris bija notikuma vietā, pārzina visu no pašas sākotnes. Pie mums, diemžēl, bieži tā notiek. Viens izmeklētājs iesāk, otrs turpina, un pēc tam brīnamies, ka sajiet grīstē. Tā tikai vēl trūka. Slepkavības lietu uzticēt zaļknābim, pat ne izmeklētājam, bet stažierim. Kāpēc gan ne, ja cilvēks ir spējīgs? Pieskatīt bez šaubām vajadzētu, palīdzēt, mācīt. Viņi iznāca celmainē un apstājās. Te valdīja nošķirtība, un tā noskaņoja uz sarunu. Ozolapa piesēdās uz vētras nogāztas priedes rezgaļa. Dzenis turpat blakus uz celma. Runāsim klaju valodu, Robert. Redzu, tu esi stingri iurķējies tajā Saukumas lietā. Tas bija nevis prokurors, kurš runāja ar savu palīgu, bet gan draugs. Dzenis nespēja atraut skatienu no taisnajiem skudru celiņiem gar celmu. Tu taču esi pieredzējis jurists, Laimon. Lietas materiālus lasīja. Pats apstiprināja apsūdzības slēdzienu. Vai patiešām nesaredzēja, ka izmeklēšana nav noskaidrojusi veselu virkni jautājumu? Ozolapa neslēpa savu vilšanos. Neatkārtojies, draugs. To tu jau izklāstīji tiesā. Nu un tālāk. Nenoskaidrotus jautājumus var atrast gandrīz katrā lietā. Galvenais, vai tiem pietiekami izšķiroša nozīme. Uzskatu, ka tiesa rīkojusies pareizi. Nebija nekādas vajadzības lietu papildus izmeklēt. Bet ja nu es tev pierādītu pretējo, Ozolapa praustie plecus. Pucē vaļā. Atceries notikumu vietas apskates protokolu. Sakalovskis un Trubeks uzgāja aiz skapja durvis uz kaimiņu istabu. Durvju šķirbas bija aizlīmētas. Mūsu puiši atplēsa papīra strēmeles un nosūtīja tās ķīmiskai analīzei. Taču Dolmani tā bija savaldzinājusi Zentas vaļsirdīga atzīšanās, ka viņa nevīžoja pat pieprasīt kriminālistiskās laboratorijas slēdzienu. Bet slēdziens interesants. Še, paskaties! Roberts pasniedza Laimonim papīra lapu. Pēc līmes konsistences eksperti noteikuši, ka strēmeles uzlīmētas aptuveni tai pašā laikā, kad notikusi slepkavība. Durvis aizlīmēt varēja pati Lorence. Ozolapa joprojām bija konsekvents, ņemot vērā viņas attiecības ar kaimiņiem. Tādas attiecības bijušas arī agrāk, Dzenis atgādināja. Kādēļ viņa tikai tagad aizlīmēja durvis? Nejauša sagadīšanās? Neticu tādām nejaušībām. Nē, Laimon, šeit pamats interesantai versijai. Nezināmais iekļūst no blakus istabas, noslapkavo Lorenci un aizlīmē durvis no iekšpuses, lai neturētu aizdomās kaimiņus. Un pats mierīgi nokāp pa trepēm un netraucēt aiziet? Nē,
tad jau sētnieks būtu ieraudzījis. Viņš liecināja, ka to nakti ilgi bijis nomodā un dzirdējis augststāvā kliedzienus. Ahā, Ozolapa nopriecājas, tātad skaidrs, tavs slepkava izgaisis pa dūmeni. Dzenis šķiet nesaklausīja ironiju. Noziedznieks varēja tikpat labi atgriezties kaimiņu istabā, no kuras bija nācis, vai arī izkāpt pa logu, viņš turpināja. Varu atgādināt, kad atklāja slepkavību, logs Lorences istabā bija vaļā. Jā, bet Trubeks taču izpētīja sētu un nekādas aizdomīgas pēdas zem loga neatklāja. Tas vēl neko nenozīmē. Apskate notika nedēļu pēc notikuma, bet sētā gar logu ikdienas staigā 10 cilvēku. Noziedznieka pēdas varēja nomīdīt. Tie visi tikai minējumi. Un kas par to? Arī Gorkijs teica, ka no 10 minējumiem 9 mēdz būt maldīgi, un tomēr ik katrs minējums jāpārbauda. Pēc būtības viss izmeklētāja darbs ir šaubu pārvarēšana. Ozolapa negribēja padoties. Tagad, kad pusgads jau pagājis, būs vēl grūtāk kaut ko uziet. Tomēr jāmeklē. Paklausies tālāk. Sētnieks vienu stāvu zemāk dzird naktī kliedzienus, bet Genoveva Šķepe apgalvo, ka nekā nav dzirdējusi, kaut gan viņa dzīvo blakus istabā. Ja Šķepe melo, tad viņa būtu ieskaitām aizdomīgajos. Prokurors košļāja smilgu. Dzeņa argumenti pelnīja ievērību. Tomēr tad jāpārbauda šās versijas neapšaubāmība. To saprat arī pats Dzenis. Tevi interesē nozieguma motīvi, viņš turpināja. Pieņemsim, notikusi parasta laupīšana. No skapja taču nozudušas Lorences labākās drēbes. Drēbes Lorence varēja pati aiznest, kaut vai uz ķīmisko tīrītavu, Ozolapa iebilda. Trubeks pārbaudīja Rīgā visus pieņemšanas punktus, iegriezās Lombardā. Lorencei piederošās mantas nekur nav atrodamas. Un tad vēl kumode, visas atvilknes izvandītas. Meklēta bagātības krātuve? Nemaz nesmējies. Tagad nabaga vecenītēm mēdz būt arī zeltiņš un familijas dārglietas. Kaimiņi varēja to uzost. Tas viss ļoti jauki, bet vai kaimiņiem nebūtu vienkāršāk dienas laikā nolūkot īsto brīdi, kad Lorences nav mājās un mierīgi viņu aptīrīt? Lorence augām dienām bijusi mājā, bet, ja arī izgājusi, tad parasti drīz vien atgriezusies. Vai tad naktī viņa nemēdz būt mājās? Naktī cilvēks guļ, Zaglis droši vien cerēja klusi visu nokārtot, bet pievīlās. Lorence pamodās, sāka kliegt. Ozolapa aizsvieda projām sakošļāto smilgu. No taviem spriedumiem būtu jāsecina, ka Zentais saukumai vispār nav nekā kopīga ar slepkavību. Kā viņa zināja tik sīki un, galvenais, pareizi aprakstīt noziegumu ainu? Dzenis šo jautājumu bija gaidījis. Te var būt dažādas versijas, viņš paskaidroja, bet jādomā laupīšana notikusi ar meitenes ziņu, varbūt pat viņas klātbūtnē, taču Zenta nebija gaidījusi tādu iznākumu, un, kad ieraudzīja asinis, metās bēgt. Apjukumā aizslēdza durvis, tādēļ slepkava arī bija spiests skāpt ārā pa logu. Un pirms tam, sēžot slazdā, noziedznieks vienā angļu mierā aizķēpāja durvju šķirbas? Jā, te tiešām kaut kas nesaskan, Dzenis piekrita. Visticamāk, ka viņš tīšu prātu bēdzis pa logu. Nu skaidrs, ar mantām neuzkrītošāk izmanīties caur kaimiņu dārzu uz blakus ieliņu. Ozolapa domīgi norūca. Ja saukuma ir līdzdalībniece, kādēļ vajadzēja izmantot durvis aiz skapja? Meitene taču pati varēja draugu ielaist istabā no gaiteņa. Vakaros vecā aizbultēja durvis un noslēdz ar 7 atslēgām un ķēdēm. Pamēģini bez trokšņa atvērt. Zināma loģika te ir, bet kāpēc saukuma pati nemeklēja mistisko bagātības krātuvi? Viņai tas būtu daudz parocīgāk. Kur teikts, ka nemeklēja? Laikam jau trūka pieredzes. Kāpēc tad skuķis nenodot, kādēļ pati uzņemas vainu? Kas to lai zina? Varbūt mīl, varbūt bīstas atriebības. Ozolapa bija norāvis citu smilgu un vilka ar to smiltīs figūriņas. Bet ja tomēr viņa pati, saukumai nebija nekādas vajadzības aizlīmēt durvis vai atvērt logu, un arī Lorences mantas pie viņas neatrada. No Riļskā viņa nav nekā pārdevusi, tas ir noskaidrots. Un Rīgā? Arī ne. Viņa nākamajā rītā aizbrauca. Turklāt Sokolovskis operatīvā ceļā pārbaudīja visus uzpirkšanas punktus un komisijas veikalus. Pazudušo mantu nekur nav. Nudien, tagad tu pats esi nonācis pretrunās.
Ozolapa iebilda. Saukuma apgalvo, ka man tas nav ņēmusi, un tu tagad to apstiprini. Vārdu sakot, meitene runā patiesību, kādēļ gan viņai neticēt? Bet man tas tomēr pazudušas, Dzenis stiepās. Kāds taču tās ir paņēmis? Nē, Laimon, Saukuma varbūt ir nozieguma līdzdalībniece, bet nekādā gadījumā galvenais personāžs. Tu esi pārliecināts? Pilnīgi. Kādam apstākļam es sākumā pats nebiju piegriezis vērību. Advokāts robežnieks uzvedināja mani uz šo domu. Ielūkojies tiesas medicīniskajā slēdzienā, galvaskauss plīsis pie labajiem deniņiem. Varbūt Saukuma ir kreile? Tur jau tas joks, ka nē? Ja nu tomēr sitiens izdarīts ar labo roku, Ozolapa neatkāpās. Tāda iespēja arī nav izslēdzama. Pieņemsim, ka Saukuma uzbrukusi no sāniem. Kuplaste vāvere, nagiem mizu skrāpējot, noskrēja pa priedes stumbru lejā un metās bēgt. Dzenis sekoja viņai ar skatienu. Piepeši viņš aiz krūmāja ieraudzīja ugunskura palēkas. Turpat mētājās 2 ķieģeļi. Laikam zaļumnieku kompānija šeit cepinājusi šašlikus. Izdarīsim mazu izmeklēšanas eksperimentu. Dzenis aizsoļoja līdz krūmājam un atgriezās ar ķieģeli rokā. Alīde Lorence bija nosista tieši ar tādu ķieģeli. Še, paņem to plakaniski un kārtīgi atvēzējies vairākas reizes no vietas. Izplētis pirkstus, prokurors pacēla ķieģeli, atvēzējās 1 reizi, 2. Pēc 5. vēziena ķieģelis gandrīz izspruka no pirkstiem. Ozolapa nolaida pagurušo roku. Velns, es taču neesmu Žabotinskis. Varbūt tu domā, ka Zenta Saukuma ir Aloijs Stumiņš? 8-10 triecieni ar smagu trulu priekšmetu, tā skan ekspertīzes slēdziens. Bet meitenei roka ir šaura, maziņa, pati viņa trausla. Diez vai ar labo roku būtu spējīga vairākas reizes no vietas tik spēcīgi iesist, nerunājot jau par kreiso. Paga, bet asiņš šļakatas uz sienas, tās taču nozīmēja, ka cietušos situši, kad viņa gulējusi. To Saukuma kategoriski noliedz. Lūk, vēl viena pretruna viņas liecībā. Ozolapa iesvieda ķieģeli krūmos. Tu uzskati, ka vainīgs vīrietis. Par to liecina arī papirosa gals ar vīrietim raksturīgu sakodienu. Papirosa gals atrasts notikuma vietā. Ja ticam lieciniekiem, tad Alīdu Lorenci vīrieši nav apciemojuši, vismaz pēdējā laikā ne. Un beidzot, šie telefona zvani. Kādi zvani? Strautkalniem vairāk kārt zvanīts un draudēts, kārstei klāšoties plāni, ja viņa jaukšoties izmeklēšanā. Zvanītājs vīrietis? Nē, sieviete. Un tam nav nekādas nozīmes. Zenta Saukuma tai laikā jau bija Noriļskā. Tad taču sanāk vesela kompānija. Iespējams. Jo tālāk, jo trakāk. Ozolapa piecēlās, pagāja dažus soļus un atkal atgriezās. Es uzmanīgi tevī klausījos, Robert. Tagad uzklausi mani. Zināmā mērā tev taisnība. Lietas izmeklēšana patiešām bijusi nepilnīga. Bet Zenta Saukuma tomēr ir un paliek nozieguma līdzdalībniece. Tam taču tu piekritīsi. Iespējams. Saukumu notiesāja uz 7 gadiem. Ja tagad izdotos pierādīt vienu no tavām versijām un notvert galveno vainīgo, tad noziegumu kvalificētu kā slepkavību laupīšanas nolūkā. Zenta Saukuma kā līdzdalībniece saņemtu šos pašus 7 gadus, ja ne vairāk. Nav jau nevainīga notiesāta. Ko tu īsti gribi? Es gribu, lai tiktu ievērots viens no galvenajiem sociālistiskās likumības principiem – soda nenovēršamība par katru noziegumu. Slepkava ir brīvībā, un viņš jāatrod. Es taču nelūdzu Saukumu attaisnot, bet pieprasīju lietas papildu izmeklēšanu. Viegli teikt papildu izmeklēšanu. To sauc par brāķi mūsu darbā. Tu zini, es neesmu tāds, kas bīstas no atbildības. Bet ja reiz nosūtījām lietu tiesai, tad mums jāizstāv mundiera gods. Jāizstāv savs viedoklis, bet nav pašiem jānoper sevi, kā to darījusi Čehova Unteratraitne. Par ko tad uzstājies? Par taisnīgumu vai lietas aktu vākiem? Manuprāt, labāk atzīt kļūdu nekā vēl vairāk padziļināt. Bet vai esi padomājis, pie kā tas var novest? Labi, mēs noprotestēsim tiesas spriedumu. Sāksies atkal izmeklēšana.
kāda garantija, ka patiešām izdosies atrast īsto vainīgo? Tagad pēc pusgada. Apšaubāmi, taču var notikt kaut kas cits nelabojams. Ozola parādīja uz skudru pūzni pie celma, uz kura sēdēja Dzenis. Paskat, ar kādām pūlēm, zariņu pēc zariņa, salmiņu pēc salmiņa skudras būvē savu mājokli, bet, ja nu kāds neveikli uzkāp tam virsū, viņš pabikstīja ar kāju pūzni. Visa šī celtne lūk, izpostīta. Un vējās skudru centīgais sīkstais darbs. Tā var gadīties arī mums. Varbūt jaunā izmeklēšanā saukuma piepeši atteiksies no savām liecībām, sāks visu noliegt. Ko tad? Visa mūsu apsūdzība, ilgstošas izmeklēšanas rezultāts izjuks, kā nebijis. Pierādījumu pret saukumu paliks gaužām maz. Var pat gadīties, ka būsim spiesti atbrīvot no ieslodzījuma un atvainoties viņai, kaut gan labi zinām, ka viņa ir nozieguma līdzdalībniece. Ko tad teiks tava modrā sirdsapziņa? Kur paliks taisnība? Vai nav labāk atstāt visu kā ir, vismaz viens noziedznieks sodīts? Dzeņa sejā nepakustējas ne vaips. Vai tev neliekas, Laimon, ka tava koncepcija atgādina bezprincipiālu kompromisu? Viņš klusi iejautājās. Ozolapa salika rokas aiz muguras un nolēca galvu. Ak, šitā gan! Vakar sankcionēju saukumas arestu, apstiprināju apsūdzības slēdzienu, nosūtīju lietu tiesai, bet rīt, kad saukuma jau notiesāta, pats pieprasīšu atcelt spriedumu, lietu papildus izmeklēt. Un to tu uzskati par principialitāti? Tieši tā, tas būs principiāls, drosmīgs un taisnīgs izlēmums. Ozola paklusēja. Viņš saprata prokuroram jābūt iekšēji pārliecinātam, absolūti drošam par to, ka viņa pieņemtais lēmums vienīgi pareizais. Saukumas lietā Dzenis bija iedragājis prokurora Ozolapas pārliecību. Pareizi. Ikvienā krimināllietā precīzi jākonstatē nozieguma fakts, tā detaļas, bet tā ir tikai daļa no izmeklētāja darba. Nemazāk svarīgi ir izzināt, kāpēc noziedznieks to pastrādājis. Izmeklētāja galvenais pienākums ir taču izanalizēt apsūdzētā rīcības motīvus, izsekot viņa darbības iekšējo loģiku, mēģināt atrast tam izskaidrojumu, kaut vai no paša apsūdzētā redzesloka. Jā, tādas analīzes Zentas saukumas lietā nebija. Rietenis bija pierimis, koki stāvēja nekustīgi, it kā baidītos traucēt prokurora pārdomas. Vienādojums ar daudziem nezināmajiem, Ozolapa beidzot atzina. Tad pagriezās pret Zeni. Labi, iesim. Pusdienas laikam jau gatavas. Pēc tam paraudzīsim, kāda izskatās jūra.